liekam iekšā. Otrādi. Pagaidām Klaudu ciemata ļaudis liek kūpināt pašu audzētu cūkas gaļu, bet lielo kompleksu, kurā gadā iecerēts izaudzēt vairāk nekā 50 000 cūku, viņi savā pagastā redzēt negrib. Sabiedriskā apspriešana par būvniecības ieceru aizsāksies 2007. gadā. Jau toreiz tika savākt nedaudz vairāk kā 50 parakstu no Klaudu ciemata iedzīvotājiem, taču atzinumā par ietekmi uz vidi iespējamais kaitējums netika konstatēts. Tagad ļaudis aktivizējušies vēlreiz un iebildums pret cūku aromātu ir atstājuši otrajā plānā, bet galveno ekonomisko pamatojumu darbvietas un iespēju vietējiem zemniekiem pārdot graudus cūku nobarošanai viņi nesaredz. Tostarp arī Ines, kurai zeme ir ne tikai Sasabā, bet arī Talsu pusē, netālu no jau uzceltā Dāņu cūku kompleksa. Smaržo. Smaržo ļoti. Tādi. Darba vietas, protams, tur nav tik daudz kā solīts, par 30 neesmu dzirdējis, varbūt maksimāli 4 vai 6 pēc citu uzņēmumu iztirzēt neesmu tiesīga, bet vairāk par 4 diez vai būs vai 6. Par ceļu uzlabošanu infrastruktūru arī neesmu manījusi, ka kaut kas būtu diži mainījies, un kad iepirktu no manis graudus, arī neesmu dzirdējusi. Gala lēmums par cūku kompleksu būvniecību pieņemts jau pagājušajā vasarā, un novada domas deputāti pārmet, ka iedzīvotājiem vajadzēja rīkoties saulēcīgi. Pārmetums par lēmumu slepenu pieņemšanu priekšsēdētāja vietnieks sauc par muļķībām un rāda avīžu rakstus, kur par šo ieceru runāts nevienu reizi vien. Es uzskatu, ka viss ir pamatā ir ekonomika, un ja šeit neaudzē un ir gaļai šis noiets, tad Dāņi šo situāciju izmanto. Viņa prāt šāds komplekss dos iespēju attīstīties gaisa pārstrādes uzņēmumiem, un sadarbība noteikti veidosies arī ar apkārtnes zemniekiem. Taču vietējos ļaudis māc bažas, ka atļaujot celt milzīgus kompleksus ārzemniekiem, vietējie zemnieki nespēs attīstīties nekad. Vai tā mēs tur kāds no šejienes tiksim? Liecieties mierā. Un te jau visi padzīvojuši cilvēki ir. Jaunieši visi ir aizmukuši, jo nav kur strādāt pirmkārt. Daži vietējie zemnieki plāno tepat uz vietas Sasavā būvēt nevis nelielas fermas, bet vidējas fermas. Bet viņi vienkārši nākotnē to nespēs izdarīt, jo lielais Dāņu monstrs, kas te būs, ogliskābās gāzes izmešu kvotas, mēslošanas kvotas, viss šī lieta ir aizpildīta, un neviena vietējā ferma šita netiks uzcelta. Kāpēc šodien viņi neceļ? Tāpēc, ka vēl šodien viņi nav pietiekoši uzkrājuši līdzekļus, un valsts atbalsts pretī arī ir minimāls. Jau rīt vēstuli ar savāktajiem 613 parakstiem tiks nodot Jelgavas novada domei, nosūtīt pašvaldību lietu ministrijai un vides ministrijai, kā arī valdības koalīcijā esošajām partijām.